Čau! Atbildi uz jautājumu aplikācijām. Sveika! Ja darba dienās īsti nesanāk laiku un arī negribas brokastis, pirmā ēdienreize ir pusdienas, bet brīvdienās brokastis iekļauj. Vai tad ir ok, vai tomēr vajadzētu kaut ko apēst ātrāk par pusdienas laiku? Šis ir kolosāls jautājums, jo ja tu nevēlies šo pirmo ēdienreizi ēst, tad to droši var nedarīt. Droši var neēst pirmo ēdienreizi un sākt dienu tad ar uzkodu vēlāk, vai arī tiešām arī pusdienām tā pirmā ēdienreize ir vēlāk. Ideālā gadījumā starp mūsu ēdienreizēm beidzot ar iepriekšējās dienas vakaru un sākot nākamo dienu ir tāds 12 līdz 14 stundas. Ja tu jūties dienās, ka tu arī gribi ilgāk, līdz šim 16 stundām neēst, arī tāda nebūs nekas traks, sev iekšā jāspiež ēdienas noteikti, ka nav. Tas, ko būtu gan vērtīgi saprast, vai tas, ka tu negribi ēst, nevarētu būt saistīts arī ar to, ka vakarā tiek paēsts vēlāk. Ja nē, ja tu saproti, ka pēdējā ēdienreize ir tāds 2 stundas pirms gulētiešanas, bet arī no rīta negribās ēst, tas pat būs īstenībā ļoti kolosāli. Tu palīdzēsi savam ķermenim atjaunoties, tikt galā ar ēdienu no iepriekšējās dienas, šūnām atjaunoties nervu sistēmai un visam kopējai vielmaiņai darboties daudz veiksmīgāk, ja tu tiešām pamosties no rīta. 7 saproti, man negribas ēst, bet tomēr ņemšu un ēdīšu, tāpēc droši neietur pirmo maltīti, ja tu to nevēlies, bet sāc dienu ar pilnvērtīgu ēdienreizi tajā pirmajā reizē, kad tu ēdi. Brīvdienās, attiecīgi, ja tu jūti, ka tu gribi ātrāk ēst, ēd arī ātrāk. Jā? Forši ir pieturēties pie tā 10, 14 vai arī 12 perioda, 12 stundas ēd, 12 stundas neēd. 14, 10 tas ir tāds pavisam ideāls variants. Protams, dzīvē notiek dažādi, ir piemēram piekdienas vakars, iespējams kaut kas vēlāk tiek apēsts, ir kāda ballīte, bet tad arī skaties, arī tad īstenībā pat būs vēl vērtīgāk nākamajā dienā iedot tādu mazliet lielāku pauzīti līdz tai pirmajai ēdienreizei. Seko līdzi savām sajūtām, tomēr pievērs arī ļoti lielu uzmanību tam, kas notiek tajās stundās, kurās tu ēd. Tev tik un tā ir jāuzņem visas nepieciešamās uzturvielas un visas nepieciešamās kalorijas.